Es esmu Jugo, un uzmanīt, ko es darīšu. Es braukšu visu 31. un vai 15. autobusu maršrutu uz dārziņiem, pirms tie pazūda. Ārā ļoti karsts, man sasiet mati, bet labākā lieta ir, ka man ir skūteris, tik jautri. Es varu braukt bez autobusa un iepazīt apkaimi. Es tikko braucu pa Juglas ielu un smeklīgā kārtā es veidoju dzeju par mazo Juglas ielu un mazo Juglas upi un mazo Jugu un Juglas ielu un Juglas upi. Šitos kā loģijās vācietis, un man bija jautri. Tātad jā, esmu Juglas galpunktā un gaidu 31. Tas saka, ka tas ieradīsies 58, tagad ir 48, bet tagad es jau gaidu 28. Uz Langstiņiem. Bet jā. Tur es gaidīju bērnu slimnīcā Gaļasdars 31. autobusu. Tas neieradās. Tātad man nācās braukt ar manas skoteri. Tas nācās, bet es izdomāju un bija jautri. Tad jā, es nofilmēšu kā 31. parādās, bet es tur tālumā redzu kaut kādu autobusu. Varbūt tas 31. Pagad. Nē, tas ir... Nē, jā, tas ir 31. Ilgu. Pagad. Jā. Nespēju nofilmēt autobusu, bet esmu iekšā. Un šis tāds savādāks modelis, jo tur parasti tie 2 krāsi, tie visi 3 krāsi ir tur pašā apakšā un uz grīdas. Bet no ārpuses izskatās tāpat. Bet ir savādāks no iekšas. Es esmu dārziņos. Es braucu visu 31. autobusu maršrutu no Juglas uz dārziņiem. Un paskat, cik te ir saulains un te ir ciems. Reāls ciems, vairāk ciemi. Un te ir tā, ka 50 dārziņu līnijas. Un te ir Rīgas robeža tuvumā. Un tātad, braucot ar 31. bija patīkami. Tur... Es atceros, man ļoti patika, ka tas bija uz dienvidu tiltu, jo tā, ka es pa to tiltu esmu bieži braucis, bet tā, ka mašīnā vai starppilsētu autobusā, un tad, jā, vienkārši tur uz māju pusi vai kaut kur, un tad sabiedriskais Rīgas satiksmes sabiedriskais transports tur, wow. Un tad arī tur bija visvairāk cilvēku, pasažieru, bet tad Ķengraga ielā tur visi izkāpa, pauks 1/3, un tad jau dārziņos bija tikai 3 pasažieri. Es un, ieskaitot mani. Tātad tagad, kāds plāns? Tagad plāns ir braukt ar 18. autobusu uz Abrenes ielu. Kamēr tas vēl brauc, 6. jūnijā viss mainīsies. Un tad, un tad ar draugiem skūterot Uzvaras parkā. Ir kāds autobus, kas ved no no dārziņiem, pat taisno uz Pārdaugavu. Tuvākais būtu aizbraukt uz Ķengragu un tad pārsēsties 14. tramvajā. Jā. Tātad, un arī, kad iebraucu dārziņos autobus, tad bija tāda sajūta, kā tas ir 38. Bija 38. 34. autobusa vibes, tad, kad tas iebrauc saulīšos. Lai gan es ar tādu neesmu braucis un, es tikai sapņoju par to, bet es arī ar to gribu nobraukt. Tas brauc tikai 6-7 reizes dienā. Bet jā, tagad kaut ko te darīšu. Tātad, kur es pašlaik esmu? Esmu tunelī, bet kādā tunelī? Tunelis pie Abrenes ielas. Jā, es nobraucu visu 18. autobusu maršrutu. Un tagad es braucu arī, es pieminēt, tagad es braucu ar to 31. tad un es tagad es pirmo reizi biju tā, ka Rumbulā un braucu pa to un tieši uz Latgales ielas. Tad tur viss jutās tik brīvs un tā čiliņā un it kā tas būtu kaut kāds apvidceļš ārpus Rīgas un bija patīkami. Tad tas arī virstulīgi. Bet jā, tagad vairs 31. brauks uz dārziņiem, brauks uz Ķengragu, un es problēmu paspēju nobraukt visu. Un 18. arī visu nobrauc, pirms tas tagad brauc tikai uz Ķengragu no dārziņiem. Vēl tad tas 15. Mums tas mājas 14. Bet jā, iegās. Šodien ir cita diena.
Un es tikko nobraucu visu pirmo tramvaju maršrutu no Imants uz Juglu. Lai tiktu uz Juglu, es varētu braukt ar 15. autobusu. Pirmais tramvajs tā, ka vienmēr bija pilns. Tur no Imants jau, tur bija tā mazāk pilns, bet bija pilns. Un tad centrā bija vēl pilnāks, tā ka Peak pilns, un tad Alfā tur bija mazāk pilns un jā, vairs nebija. Un tad, tagad esmu Juglā, un es arī vakar nobraucu 4. trolejbusu, un man liekas, drīz savākšu tā, ka visus autobusus, sabiedriskos transportus no Juglas. Tagad, kad es nobraukšu vēl 15. autobusu, man būs vēl jābrauc ar 28. autobusu, un tad būšu nobraucis visus Juglā, kas diezgan varani. Bet jā, tagad esmu netālu no autobusu Juglas galpunktā, un aizbraukšu tur. Bet, ka šodien man arī ir skūtais, jā. Aknā 45, viņi jau pārsauca, bet ko tad ir šodien? Tad domāju, visās pietrās vajadzēs tagad pārmainīt. Un arī šeit rakstīt 45. Vai autobusam vēl būs kārtībā, ja turējām ir 15. Un arī par laimi šis vecais stilīgais autobus. Es atceros 18 autobusu un vāru ar tiem arī braucu šādu. Šādos vecos autobusos ir tādu omulīgu sajūtu, it īpaši, ja ir maz cilvēku. Es atkal esmu dārziņos un esmu nobraucis visus dārziņu autobusus 15, 18 un 31. Esmu akceptējis to, ka tie mainīsies par ķēngaraga autobusiem un kas no 11. vienkārši būs pievadu maršruts. Un jā. Tagad plāns ir tikt uz Rīgas robežas. Rīgas un robežu novada robežas. Tātad, jā. Diemžēl nespēšu tikt pāri ielai. Šī ir liela, Latgales iela vai turpinājums. Bet jā, tur ir tā robeža. Es video vēl noslēgties. Tiek kaut kas, ko gribēju teikt. Jā. Gan jau visādi kaut kādi FBI aģenti, kuri man saka, redz visu manu sabiedriskā transporta aktivitātes, un tad nesaprot, kur šis drēks dzīvo. Jā, laikam tas viss. Arā. Es laikam baigi vēlējos izbaudīt 15 autobusu, jo es tikko, ja es ar to 2 reizes braucu, vai tas pats autobus, ar kuru es atbraucu uz dārziņiem, bet jā, es esmu Saskailā. Un bija tā, ka braucot pa Latgales ielu, liekas, ka esmu nekurienē, un tā kā, kad šis, tā kā jā, ka esmu nekurienē, bet tad, kad jau biju Slavas rotēcies, sākos bija tāds, un tad parādījās pļaunieki, un es tāds, jā, esam atpakaļ civilizācijā. Bet jā. 18. autobusu low-key, high-key tagad kļūst par tādu īpašu autobusu, tā ka, es nesen vakar domāju par tādu, vakar bija tāds jautājums, uz kuru apkaimi vajag 2 autobusus, lai tiktu. Un tad es atcerējos par to, ka kaut kur cilvēki strīdējās par to, jā, tie bija tie dārziņu iedzīvotāji, un ka 18. autobus ir, tā ka, ja tu vēlies tikt uz dārziņiem, tad tagad jābrauc ar 2 autobusiem, 2 sabiedriskiem transportiem. Un es arī tomēr vakar nobraucu visu 14. tramvaju, un es biju Ķēngragā, un tad tur es redzēju 18. autobusu, un ka tas ir zaļais. Un, jā, bija mobilitātes punkts Ķēngrags, un es izbraucu ar jauno 45. autobusu, arī uz Saskailu, tāpat kā es iepriekšējā video tajā ar to 15. So, jā.